Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts tikai un vienīgi par melno džemperi, nebūs ne cepuru, ne zeķu. Un tā, esmu pabeigusi adīt savu melno džemperi. Džemperi es sāku adīt 18. septembrī. 19. septembrī man ir dzimšanas diena, un es sev tā kā uz dzimšanas dienu pat uzdāvināju dziļi melnā krāsā. Jo džemperi melnā krāsā es jau gribēju nodīt ļoti sena. Manā gardrobē tieši šāds džemperis ir vajadzīgs, un tā 18. septembrī sāku adīt džemperi. Šodien ir 13. novembris, džemperis pabeidz adīt jau ātrāk, manuprāt, kādā 8. vai 9. novembrī. Nebija jau tā, ka es visu laiku tikai sēžu un šos 2 mēnešus adīju savu adīto melno džemperi. Nē, pa vidām ir uzadītas, ja nemaldos, 20 cepures, zeķis arī vairāk pāri. Un arī, protams, adīju savu melno džemperi. Protams, adīt no dzīves melnā krāsā vislabāk ir tomēr vasarā vai pavasarī. Man sanāca rudenī, bet, kā saka, kā sanāca, džempers ir nodīts. Esmu ļoti apmierināta ar savu džemperi, un tā kā varēšu tagad valkāt. Un tā, džemperis ir adīts izmēram XL vai XXL, nezinu īsti kā pareizi kādam izmēram. Mans gurna apkārtmērs 116–117 cm, krūšu apkārtmērs 110, nezinu, kāds tas ir izmērs. Un tā, džemperi adīju no dzīves Jārnārta džinsa. Dzīves sastāvs ir, tā, kur mums dzīves sastāvs palika, 55% kopija un 45% akrilsa. Pavisam man bija 550 gramu melnās dzīves, tātad palika 50 grami vispār viens kamoliņš nesākts adīt, un šeit tādi mazi kamoliņi vēl. Tātad mans džempera svars ir apmēram 485 grami. Tātad džempera adīju ar adatām numur 3 un 2,5. Ar adatām numur 3 priekšpus mugurpus piedurknis 2,5 valnīti. Un tā džemperis adīju no augšas uz leju, bet, kā jūs redzat, tas nav ne reglāns, ne apaļais tēlis. Es pēdējā laikā ļoti daudz džempers un arī kleitu adu ar šādu paņēmienu. Tātad ar atvērto valdziņu paņēmienu uzmetu valdziņus vienai plecu daļai. Tieši tāpatās uzmetu otrai plecu daļai, pēc tam pieaudzēju valdziņus šeit pa kakla izgriezumu līniju, un tad savienoju abas daļas un adu vienkārši uz leju. Un tā, ar tādu paņēmienu es sāku adīt priekšpusi, tāpatās, protams, arī mugurpusi, un tad, kad man bija noadīta apmēram kādi 30 cm, es savienoju priekšpusi un mugurpusi plecu daļām, sādīju kopā valdziņus. Pēc tam apstrādāju jau šo te kakla izgriezumu līniju, piedīju tātad šo te apmalīti, un tad jau džemperi bija ļoti ērti laikota, adīta man vajadzīgo garumu, tātad jau visu laiku laikota. Un tad pēc tam, kad bija nodīta priekšpus mugurpuse, es sašuvu vīles sānu daļā, un to daļu, kur es adīju valnīti, es atstāju kā šķēlums. Džemperis mugurpusē, ja mēs skatāmies tā pa centru, garums ir 62 cm. Man augums ir 1,72 m, šādi džemperis izskatās. Mugurpusē džemperis ir apmēram 2 cm garāks nekā priekšpusē. Tātad, ko vēl var pateikt par džemperi, par valdziņu skaitu? Tātad, katrai plecu daļai tātad ir 54 valdziņi, un kakla izgriezumam man ir 48 valdziņi, kopā sanāk 156 valdziņi. 156 priekšpusē, 156 mugurpusē. Priekšpusē džemperim krūšu daļā es izadīju iešuves, jo es visiem džemperiem un kleitām, ko es adu vienmēr krūšu daļā iešuvas, izņemot manai pēdējai kleitai, kuru es adīju strīpainu, es neizadīju šīs te iešuvas. Un, diemžēl, kleita uzreiz skatās tāda, var redzēt, kad ir nepareizi šī te kleitas konstrukcija, kad nav iešuvas. Tomēr lieliem izmēriem ir noteikti jāda šīs te iešuvas. Un džemperim es arī šeit krūšu daļā izadīju iešuvas, un uzreiz ļoti labi izskatās gan kakla izgriezums, gan rokriņķa daļā šeit izskatās arī uzreiz labāk piedurknis.
tieši šī te daļa izskatās uzreiz labāk nekā tad, ja nav adīts šīs te iešūs. Es zinu, ka daudz teiks, ka nekāds iešūs adīt nevajag, es tā visu mūžu adu un neko tām iešuvēm neadu, bet, nu, es esmu sapratusi, ka ar iešuvēm tomēr izskatās labāka. Un tātad 156 valdziņi, un es adīju ar adatām numuru 3, tātad priekšpusi, mugurpusi, un valnīšus es adīju jau ar adatām numuru 2,5. Pie kam valnīšu man ir adīti viens labiski, viens kreiliski, bet, kā man tas pareizi tagad tas raksts saucās, kad mēs nevis visu laiku adam labiski, viens kreiliski, bet no labās puses labisko valdziņu mēs neizadām, vienkārši noceļam. Un no kreisās puses tad atkal izadām labiski kreiliski, tas laikam saucās nocelto valdziņu raksts. Bet, nu, es tā ļoti bieži adu šo te valnīšu daļu, un man ļoti patīk, tad sevišķi tādai dzijai, kur ir kokvilni, jā, ļoti labi un akurāti izskatās. Tieši šis te valnīšu raksts ar noceltajiem labiskajiem valdziņiem. Man nepatīk, ka man džemperos vai kleitās valnītis savelk adījumu. Tāpēc es arī šeit adot, kad sāku adīt valnīti, es pieaudzēju valdziņus, lai neveidojās šis te savilkuma tāds efekts. Manuprāt, 5 vai 6 valdziņus es pieaudzēju pirms valnīšu adīšanas. Nu, un kāds raksts manam džemperim šeit ir, tātad, nu, jā, melno krāsu neko nevar redzēt, es pēc tam parādīšu tuvāk, protams. Tātad šeit ir pīņu raksts. Tā, cik man sanāk 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tādas vertikālas līnijas ar šo te garo pīni, un pa vidām tāda ir šī te mazā pīnīte. Krustoju valdziņus. Mazā pīnīti krustoju valdziņus, tā, ja nemaldos, 7. kārtā, un garo pīni 27. Nu, atdot šo džemperi, es nekur neko nepierakstīju, nu, redziet, kā mums sanāk, pirms pāris dienām pabeidz adīt, un es vispār jau esmu visu aizmirsusi, kā es adīju, ļoti ātri aizmirstās. Bet, nu jā, šeit ir tas tāds pīņu raksts, nekas sarežģīts, protams. Nu, ko lai vēl pastāst par savu džemperi, principā arī nav nekā īpaši vairāk, ko arī stāstīt. Jo nekādas ekspresa meistara klases es neuzņēmu, jau neko arī nedarīšu tā, jo es saprotu, ka, nu, tas nav mans lauciņš, jā, tur filmēt katru tur rindu un rādīt un stāstīt, kā adīte. Ja kāds gribēs uzadīt kādu adītāju, ja, tad es domāju, ka pilnīgi pietiek ar šo te valdziņu skaitu, jā, un arī ar rakstu pateikt, jā, nu, pīņu raksts, jā, un varēs uzadīt. Tā kā neko vairāk arī par savu džemperi nevarēšu pastāstīt. Jā, džemperis šodien mēs arī tādu mazu fotosesiju mēģinājām fotografēt, bet ārā, diemžēl, vējš bija, jā, nu, kā sanāca, tā sanāca, bet, nu, melno džemperis valkāšu, protams, tikai ar svārkiem, garās bikses vispār ļoti reti, kad valkāju. Tātad svārki man ir rūtaini, melns ar baltu, tiešām es gribēju šādus te svārkus, tieši pie melnā džemperi, tieši šo te salikumu melns un balts. Tad otrs svārki man būs zaļie svārki, ar kuriem es kopā valkāšu, un melni puķaini svārki. Jā, tādu koptēlu es pagaidām redzu ar savu melno džemperi. Kā redzat, šis te džemperis nav nekāds oversize, nu, tāds, nu, nav jau arī, protams, pieguļošs, nu, cik šeit ir apmēram kā 10 centimetri tā latāks izskatās. Jā, no sākuma man bija it kā doma adīt tādu oversize, tādu platu džemperi, taču šis te raksts, pīņu raksts, protams, savalka adījumu, un tā kā šeit bija cik valdziņi man bija, 156 valdziņi, lai būtu tāds, nu, tāds oversize džemperis, tātad, nu, ne 156 valdziņi, tad visi 200 valdziņi vajadzīgi, jā, un tad es tā domāju, nu, man izmērs arī tāds paliels ir, un tad šīs te pīnes vēl, ka tas viss tādu lieku, kā saka, apjomu džemperim
džemperim piedos, tāpēc nolēmu nekādu oversize neadīt, nodītu vienkārši tādu, kā man sanāca tagad. Piedurkņu garums, jā, aizmirsu pateikt, cik valdziņas piedurknēma. Tad, kad bija sašūtas sānu vīles, tad šeit pa apli uzņēma rokaļņu daļā valdziņas un adīja pa apli piedurknis. Un piedurknēm tātad priekšpusē 46 valdziņi man ir un mugurpusē 50 valdziņi. Mugurpusē piedurknēm es vienmēr pāris valdziņus platāku adu nekā priekšpusē, jo man šķiet, ka tad arī tā džemperime piedurknes labāk izskatās. Un jā, adīju tātad šeit pa apli, šeit piedurknē pa to vidusdaļu, ja, nu tur kur vīlei it kā būtu jābūt, veidoju noraukumu, četras reizes sādīju kopā valdziņus. Un pirms valnīti sāku adīt, arī sādīju kopā valdziņus, un valnīti man jau bija 62 valdziņi. Un valnīšus gan priekšpusē, gan mugurpusē adīju ar adatām numuru 2,5. Nu, tas gan laikam arī viss par tādu tehnisko džempera aprakstu. Nu, jā, piedurkņu garums ir tāds, kāds ir. Jā, var, protams, adīt vēl kādus 3-4 centimetrus garāk, un tad būtu tāds kārtīgs piedurkņu garums, kā saka, bet man pašai ir tāda, kā saka, auguma uzbūka, man ir garas rokas, un ja man vēl džemperi ir ar garām piedurknēm, nu, tad es kaut kā neērti jūtos. Man tāda sajūta ir, ja garas piedurknes ir, kad es kaut kā šādi, tā man pie zemes tā kā vēl. Tāpēc es vienmēr saviem džemperiem adu šādu piedurkņu garumu, un man ir vienmēr patīk šādi te piedurknes vēl pavilkt uz augšu. Es saprotu, ka tas nav pārāk labs ieradums, taču es tā daru. Un tā džemperis ir nodīts, un kādi tad ir mani tālāk nākotnes plāni adīšanas. Nu, šodien ir 13. novembris, un man ļoti gribās, es ļoti vēlos vēl šogad nodīt vienu džemperi. Džemperi savai mazmeitai Dzija jau man ir nopirkta. Manuprāt, es kādā no video jau rādīju Dziju un arī stāstīju, kādu modeli vēlos nodīt. Nu, šodien 13. novembris, nu, es ļoti ceru, ka līdz Ziemassvētkiem es tomēr nodīšu, jā, šo te džemperi. Bet, nu, pa vidām man vēl ir jāpadarīt cepures un zeķis, tā kā darba, kā saka, ir pilnas rokas. Un tāpēc ir tikai jāda. Nu, tāds šodien bija mans stāsts par manu džemperi, un paldies, ka noskatījāties šo te video, un tiekamies jau kādu citu reizi.